Ikšķeles novada pašvaldība turpmāk ceļu labošanai nepieciešamos derīgos izrakteņus Smiltis, Granti un Šķembas iegūs savā karjerā, kas izveidota bijušajā Tobago X mototrasē. Pašvaldības apsaimniekošanas speciālists norāda, ka jau sakārtota nepieciešamā dokumentācija un izsniegtas rakšanas atļaujas. Un tagad sākam eksperimentāli nonomājām vienu drupinātāju šķirotāju un sākam eksperimentāli skatīties. Šodien arī visa vadība ir aizbraukusi. Tagad iegūstam ceļu kaisīšanai materiālu, iegūstam ceļu klātnes uzlabošanai materiālu, iegūstam Šķembas. Tālāk skatīsimies. Izmantojot savu karjeru, pašvaldība ne tikai ietaupīs naudu, bet sakārtos jau daudzus gadus neapdzīvoto mototrasi. Trases sakārtošanai iesaistīti 200 Latu stipendijas saņēmēji. Teritorijā plāno izveidot arī šķiroto atkritumu laukumu, šobrīd nolīdzināta zeme un savesti kārtībā piebraucamie ceļi, norāda Jānis Gunārs Rubenis. Un laukums, atkritumu laukums, kas tur būs nevis atkritumu, bet šķirotas laukums, viņš ir projekts stādījā. Vēl ir bremzēšanās neliela vidas valsts pārvalde, kur tur jāsaskaņo viss ir. Un izējām ar Marsu, noslēdzam līgumu un mēģinām tikt Eiro projektā iekšā. Šķiroto atkritumu laukuma izveide atrisinās vairākus sasāpējušus jautājumus, piemēram, asās diskusijas par bioloģisko atkritumu dedzināšanu rudenī un pavasarī. Lai nodrošinātu atkritumu sistēmas optimālu darbību, šobrīd pašvaldībā norisinās arī atkritumu saimniecības audits. Tajā aizpildot pašvaldības mājaslapā pieejamās anketas, viedokli aicināt izteikt arī vietējo iedzīvotāji. Dācis Ribotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.